Čau visiem! Šī gada rudenī Festool saimē ir gaidāms ģimenes pieaugums. Esošajam perforatoram KHC 18 gaidāms ir jaunākais un mazais brālītis KHC S. Daudz kompaktāks, daudz vieglāks, svars bez akumulatora ir tikai 1,8 kg, trieciena jauda ir 1,8 džauli, maksimālais urbšanas diametrs betonā 18 mm. Klasiskā SDS plus patrona. Un pats svarīgākais, atšķirībā no iepriekšējā kompaktās klases perforatora, šis jau ir aprīkots atsevišķi ar kalšanas funkciju. Var izmantot arī kā kalšanai. Jo nereti ir situācijas, kad vada izvads no sienas atrodas vietā, kur jums nākas balstīt mēbeli pie sienas. Attiecīgi ar šo kalšanas funkciju ir iespēja nedaudz pakaļot šo vadu, novirzīt prom no šīs te mēbeles sienas. Tieši tāpat kā vecākais brālis ir aprīkots ar āķi, lai instrumentu būtu ērti, piemēram, pakarināt uz trepēm tajā brīdī, kad jūs viņu neizmantojat. Tā kā man ikdiena ir saistīta ar mēbeļu ražošanu un montāžu, šo instrumentu es izmantoju savā ikdienā ļoti bieži, jo daudzstāvu māju projektos, kuri ir būvēti no betona, regulāri ir vajadzīgi veikt urbumi, lai montētu, piemēram, virtuvi. Un maksimālais urbšanas diametrs, kur es izmantoju ikdienā, ir 8 mm. Pilnīgi pietiek, lai uzkārtu virtuves skapīšu. Savukārt ar šo perforatoru, kura svars bez akumulatora ir apmēram 2,7 kg, ja jāveic daudz urbumi, ir diezgan nogurdinoši, ja ir visu laiku jātur šādā te pozīcijā. Patestēju šo jaunumu un jāsaka, ka ļoti mierīgi šis perforators bez nekāda apgrūtinājuma tiek galā arī ar 16 mm betona urbi, ieorbjot pamata betona blokos. Gaidam rudeni, kad būs fiziski iespējams iegādāties šo jauno mazāko brālīti Festool perforatoru saimē. Tiem, kam interesē, šobrīd jau ir iespēja veikt priekšpasūtījumu pie visiem Festool dīleriem. Instruments būs pieejams divās komplektācijās – Basic, kurā nāk pats instruments un sistēners instrumentu uzglabāšanai, un otra versija būs Set, kurā nāk instruments jau ar sistēneri, kurš ir ar vāka nodalījumu urbju uzglabāšanai. Un Set versijā būs ne tikai sistēners ar šo te vāka nodalījumu jūsu aksesuāriem instrumentam, bet jau komplektā nāks arī SDS urbi. Būs 5 mm diametrs, 3 gabali 6 mm, no kuriem viens ir 100 mm garumā. Tālāk ir 8, 10 un 12 mm urbi. Tas viss nāks šajā te set komplektācijā. Principā absolūti visi diametri, kas ir nepieciešami, lai jūs varētu pilnvērtīgi strādāt un montēt mēbeles vai arī kādu galvniecības izstrādājumu. Ieraksti komentārā, ar kādu perforatoru tu strādā līdz šim un vai tavā ikdienā kalšanas funkcija ir noderīga. Paldies, ka skatījies un uz tikšanos nākamajos video. Čau!